7. uzvara pēc kārtas komandai Ošukalns un lūdzu komentāru šai spēlē. Spēle bija grūta. Pirmajā puslaikā bija līdzīga spēle, otrajā mēs centamies nosargāt pirmajā puslaikā iegūto pārsvaru. Tas mums arī izdevās. DSV vairāk kontrolēja bumbu otrajā puslaikā un mēģināja veidot uzbrukumus, mēs aizsargājamies. Kopumā komanda šobrīd jau nostabilizējas savā sastāvā, vai būs kāds izmaiņas, skatoties pēc tā, kas šobrīd notiek? Kā šobrīd izskatās tā? Būs Oļegs Pinkovskis, kurš iztieta 3 spēles. Atgriezīsies mūsu kapteinis, es domāju, līdz ar to arī spēle mūs uzlabosies. Visticamāk, jūs visi principā apmierina šobrīd, pat cik visas spēles uzvarat. Kā ar treniņu procesu, cik bieži trenējaties? Mēs trenējamies 2 reizes nedēļā. Un pilnīgi pietiekoši, skatoties pēc tā, ka ir spēlētāji no virslīgas? Nu, jā. Skaidrs. Nu ko, Daini, liels paldies par šo interviju. Faktiski tas varbūt arī viss, jo nebija pārāk daudz momentu, ko apspriest šī spēlē. Jūs izturējāt, savus 3 punktus ieguvāt viesos un tagad nākamā spēles šķiet mājās? Ar Kuldīgu, jā. Nu tad vēl veiksim jums pret Kuldīzniekiem. Paldies. Paldies, Daini. Paldies.